Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot karameļu ābolus. Šī recepte bija ļoti pieprasīta. Manuprāt, šī ir forša recepte, kur izmēģināt, kad ābolus ēst tāpat jau ir apnicis. Neaizmirst arī man piesakot Instagramā. Pēdējā laikā Instagram storijos diezgan bieži lieku dažādus gardumus, kurus es gatavoju. Viena no galvenajām sastāvdaļām šajā desertā ir karameļu konfekts. Šoreiz es izmantoju šīs laimas īrus konfekti. Agrāk es izmantoju zelta teliņus, bet diemžēl tos vairs neražo. Tātad tev vajadzēs 400 gramus labi kūstošus īrisus, protams, ābolus. Es, kā jau vienmēr, izmantošu jaunmoku dārzu ābolus. Šai receptē vislabāk derēs nelieli salacskābi āboli. Es izmantoju 6 ābolus, bet ābolu daudzums ir atkarīgs no tā, cik biezu karameles kārtu tu liksi. Vēl tev vajadzēs iebiezināto pienu bez cukura. Daudzums ir atkarīgs no tā, cik stingras ir tavas karameles. Konkrēti šodien es izmantoju apmēram pustēkaroti iebiezinātā piena. Un ābolu dekorēšanai var izmantot, ko vien vēlies. Šodien es izmantoju šokolādes gabaliņus un mandeļu skaidiņas. Ābolus tev vajadzēs iedurt koka saldējumu kociņus. Ja arī tu, tāpat kā es, aizmirsti tos nopirkt, tos var pagatavot šādi. Vienreiz lietojamām koka karotītēm nolauz apaļo daļu un ar šķērēm nolīdzina asās maliņas. Āboliem noņem kātiņus. To visvieglāk ir darīt kātiņu vienkārši pagriežot. Tad uz aptuveni 20 sekundēm ābolus ieliec verdošā ūdenī. Tas palīdzēs karamelē daudz labāk turēties klāt pie ābola. Tagad sako vislaikietilpīgākais darbs – konfektes izņemt no iepakojuma. Jau nožuvušajos ābolus taisni iedur kociņu, ne līdz galam, apmēram līdz pusei. Konfektes liec uz plīts un sāc kausēt. Pievieno nedaudz iebiezināto pienu. Ja tu izmanto cietas konfektes un, lai gala rezultātā masa būtu mīkstāka, lai apmēram pusotru tējkaroti iebiezinātā piena. Bet ja tu izmanto mīkstas konfektes tāpat kā es, iebiezināto pienu vari vispār nepievienot vai pievienot pustējkaroti. Jo vairāk iebiezināto pienu pievienos, jo šķidrāka gala masa būs. Nepārtraukti maisot uz plīts kausē konfektes. Tas aizņems apmēram 10 minūtes. Kad konfektes izkusušas, katliņu noņem no uguns un vari sākt mērcēt ābolus. Lai to būtu ērtāk darīt, katliņu pagāz uz sāniem. Kamēr karamele vēl nav sacietējusi, mērcē ābolus izvēlētajos dekorācijās. Taču ņem vērā, ka karamele vēl ir karsta, un ja mērcēs šokolādē, šokolāde uzreiz izkusīs. Tāpēc labāk ir nedaudz pagaidīt, kamēr karamele ir atdzisus, un tad mērcēt šokolādē. Kad būs iemērcējis jau vairākus ābolus, karamele visticamākais būs jau nedaudz sacietējis. Tāpēc to atkal var uzlikt uz plīts un vēl nedaudz pasildīt, lai tā būtu šķidrāka un ābolus mērcēt būtu daudz vieglāk. Pirms iemērcētos ābolus novieto uz šķīvja, patur tos nedaudz rokā un ļauj karamelei sacietēt. Citādāk, ja vēl karstu karameli uzliks uz šķīvja, tā piecepsies, tā teikt, klāt šķīvim, un pēc tam ābolu būs ļoti grūti nodabūt no šķīvja. Iespējams, šo recepti jau pirms kādu laiciņu bija redzējis žurnālā Ievas virtuve manā rubrikā Betijas skola. Un lūk arī gatavie karameļu āboli. Es ceru, ka tev patiks šis video. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #Betijas recepte. Uz tikšanos nākamajā video!